Ventspils tehnikuma vadība, audzēkņi un darbinieki, kā arī pilnīgi noteikti Ventspils pašvaldības pārstāvji ar nepacietību gaidīja šo priecīgo notikumu. Piektdien svinīgi tika parakstīti 3 līgumi. Viens starp Ventspils tehnikumu un Valsts izglītības un attīstības aģentūru par projekta īstenošanu 10 892 114 latu apmērā. Otrs lēmums par būvdarbiem ar uzņēmumu UPB. Trešais vienošanās starp Ventspils tehnikumu un pilsētas domi par sadarbību projekta īstenošanā. Ventspils tehnikums ir pirmais un pagaidām vienīgais Latvijā, kurš saņēmis finansējumu. Un tajā pat dienā tika uzsākti pirmie darbi. Jūras ielā pie tehnikuma nozāģēti koki. Mēs esam spēruši ļoti lielu soli uz priekšu, lai galvenais darbs, kas sāksies šovakar, proti būvlaukuma sagatavošana jau būvniecībai, lai tas vispār būtu iespējams, jo bez naudas mēs neko nevarētu iesākt. Šobrīd mums ir nauda. Es esmu uz vienu dienu kļuvusi miljonāre, jo man ir gandrīz 11 miljoni. Bet, ja nopietni, mums ir visi priekšnoteikumi, lai Ventspils tehnikuma projekts jau ar šovakaru sākot 22 mēnešu laikā tiktu pilnībā īstenots. Lai uzsāktu rekonstrukciju, ir veikts ilgs un sarežģīts darbs. Cilvēks, kurš pozitīvā nozīmē ir uzspridzinājis pieeju profesionālās izglītības finansēšanas sistēmai, dāvanā saņēma rozi, kura nekad nenovītīs, jo izgatavota no metāla. Ventspils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs par šo projektu cīnījās līdz galam. 2009. gadā bija paredzēts, ka katra skola saņems 1 miljonu, un Ventspils skola saņem 1 miljonu. Ja 1 miljonu iegulda skolā, nekas tur būtiski nemainās. Skola nav moderna. Mums izdevās izmainīt visu profizglītības reformas koncepciju, ka jāveido ir kompetences centri, kuri atrodas Latvijas lielākajās pilsētās, tā skaitā Ventspilī, ka pie skolām jābūt arī Ventspils skolā jābūt jauna kopmītne. Mums apgalvoja, ka Brisele tam nepiekrīt, mēs pierādījām, ka Brisele piekrīt un Koķa kundze aizbrauc un atrada papīru finanses ministrijai no Briseles, ka var. Un tas 1 miljons ir 3,5 gadu laikā pārtaps pa 11 miljoniem. Tas, protams, ir ļoti grūts uzdevums, ko es neņemos otrais atkārtot. Ventspils pašvaldība tehnikumu ir aktīvi atbalstījusi un saskaņā ar parakstīto līgumu atbalstīs arī turpmāk, neskatoties uz to, ka tā ir Valsts izglītības iestāde. 400 000 latu pašvaldība ir ieguldījusi projekta izstrādē, tādējādi palīdzot tehnikumam iegūt finansējumu 11 miljonu latu apmērā. Nemazāk svarīgs ir atbalsts arī politiskajā līmenī. Bija jāatrod cilvēki, kuri ieklausās un saprot, ka Latvijā kvalitatīva profesionālā izglītība nodrošinās konkurētspēju ne tikai Latvijas tirgū, bet arī ārpus valsts robežām. Politiskajā cīņā viens no sabiedrotajiem bijis Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis. Viņa padomnieks Inns Dalderis premjerministram kā pateicību nodos tādu pašu nevīstošu rozi. Jā, protams, premjeras tiešām personiski ļoti atbalstīja šos jautājumus, kas saistīti ar profesionālās izglītības bāzes attīstību. Un tā kā mēs zinām, ka pēdējos 20 gados tieši profesionālajai izglītībai mūsu valstī pievērsta bija pietiekoši neliela uzmanība. Mēs zinām, kādā stāvoklī īpaši mūsu brīnišķīgajiem bērniem ir jāmācās šajā laikā, un arī mēs, protams, nevaram gaidīt izcils kvalitatīvus rezultātus. Un man ir prieks, ka šis ir tāds pirmais projekts, kas tiešām iet uz priekšu, un šis būs pirmais kompetenci centrs, kur mēs pēc 2 gadiem redzēsim, kā mūsdienīgi aprīkot un visām mūsdienu prasībām atbilstošu. Ventspils tehnikuma piemērs rosinās darboties arī citas Latvijas profesionālās skolas. Mūsu tehnikuma panākuma atslēga – vietējās pašvaldības spēcīgā un kompetentā komanda. Jāsaka, ka Ventspilī ir bijis daudz palīgu, kas ir palīdzējuši skolai nonākt līdz šim procesam tieši šobrīd, ka mēs šo līgumu varējām šodien parakstīt. Jo jāsaka, pārējām 10 skolām, kurām ir plānots finansējums šādām jaunbūvēm un rekonstrukcijām, līguma slēgšana vēl ir diezgan tālu. Bet Ventspils vienkārši ļoti laicīgi un ļoti mobilizējoši veica visus priekšdarbus, lai būtu tiešām pirmie un lai viņiem būtu vairāk laika būvniecībai, kas parasti ir ļoti svarīgi, lai šī būvniecība tad būtu kvalitatīva. Uzsākot ko jaunu, ir patīkami atbrīvoties no vecā. Ventspils muzejā atradīsies plāksnīte ar tehnikuma nosaukumu, kuras vietā pēc pusotra gada būs jauna, kuru vēstīs, ka te ir Ventspils tehnikums, Ziemeļkurzemes kompetences centrs. Rekonstrukcijas darbi nav atliekami, termiņi jau noteikti un projekts jārealizē nepilnos 2 gados.
Projekts ir unikāls ne tikai Ventspils, bet arī visas Latvijas mērogā. Būve savieno vēsturisko daļu ar modernām stikla un betona piebūvēm, plus vēl ir dienas tiesnīca, tā kā es redzu, tas būs ne tikai Ventspilī, bet Latvijai pietiekami unikāls pasākums. Mums ir pietiekami liels izaicinājums, gan termiņi ir saspringti, gan būvniecības laukums ir pietiekami ierobežots, tāpēc man ir jāatvainojās, ka mēs sākumā arī būsim spiest arī vairākus kokus nozāģēt, bet tas pieder pie lietas, teiksim, lai tas viss saveidotos labāks. Un būve būs pietiekami tehnoloģiski, kur prasa mūsu būvnieku augstu meistarību gan stikla sadaļās, gan tehnoloģiskās sadaļās, un pati ēka tiek nokomplektēta ar ļoti daudz jaunām tehnoloģiskām iekārtām. Tas attiecās gan uz būvniecību, gan uz apmācības procesu. Mums būs izremontēta kabineta un skola. Es domāju, ka būs foršāk mācīties. Ir vērts paciest bišķiņu? Jā, it kā gads tik jāpacēš. Es domāju, ka būs labi. Jā, es esmu priecīga, tāpēc, ka man liekas, ka tieši šogad atnācu uz šo skolu un uzreiz tāds, wow, ķipā, Ventspils vienīgā skola tāda. Tā var iet. Ir vērts bišķiņu paciest to laiku. Jā, jo pēc tam, kā mums parādīja it kā to ideju, kāda viņa varētu izskatīties, viņa ritīgi labi un ritīgi neticās, ka Ventspilī tāda varētu būt. Jā, esmu ļoti priecīga. Tas būs interesanti atnākt atpakaļ uz jaunu skolu un viss tās telpas būs savādāks un tā nekā tagad. Tu redzēji jau jaunu projektu? Jā, to, kāda varētu tapt skolā, un es domāju, ka tas ir diezgan forši. Bet es nedomāju, ka tas tik ātri taps gatavs, un esmu priecīga par to, ka es atnācu šogad uz skolu, un kad es vēl mācīšos, un man būs iespēja atgriezties jaunajā skolā. Pēc projekta realizācijas papildus jau esošajām programmām Ventspils tehnikumā tiks piedāvātas jaunas – ēku iekšējo komunikāciju tehniķis, būvkonstrukciju galdnieks, automehatroniķis, oficiants. Būvdarbus plānots paveikt 22 mēnešu laikā kopš līguma parakstīšanas, tātad līdz 2015. gada februārim. Solvita Demante, Irina Kurgānoviņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.